visās rekomendācijās mums ir skaidrs zināms, jā, ka vitamīni augstās devās patiesībā ir aizliegti. Viņi pat var veicināt šo te audzēju šūnu vairošanos. Tātad tās ir šīs te milzīgās 500%, šīs pārmērīgās devas, kas ļoti daudzos preparātos ir. Varbūt kādai daļai pacientam, tas neatiec tikai uz ķīmijterapiju, bet īstenībā uz visiem ārstēšanas veidiem, vitamīni ir papildus nepieciešami, bet normālās dienas devās, nepārmērīgās devās noteikti. Vienīgais, kas papildinājums, kas tiešām ir pierādīts ar tādu ieguvumu un kas ir arī klīniskās barošanas Eiropas vadlīnijās, ir šīs omega-3 augstskādu lietošana, ka tā palīdz cilvēku ķīmijterapijas laikā tiešām saglabāt šo te gan svaru saglabāt, nezaudēt svaru un arī apetīti, veicināt apetīti, lai nebūtu šie te apetītes kritumi izteiktie. Tātad tā ir vienīgā pierādītā viela, ko papildus, kas ir rekomendējama par pārējiem visiem. Es nesaku, ka nevar lietot, bet tas ir jāskatās, tad kuram cilvēkam, kas tieši viņam trūks. Bet pašam pilnīgi noteikti nevajadzētu, jo lietot arī nekādas citus uzturu bagātinātājus, jo tāpēc, ka varbūt arī mijiedarbība ar šo te ķīmijterapiju, tas pats attiecās arī uz sulām dažādām, kas ir milzīgā koncentrācijā, ja, jo var būt, un turpat es neko pašlaik nevaru pateikt, jo katram medikamentam ir sava mijiedarbība ar saviem produktiem, ja, bet vienkārši cilvēks ēd, teiksim, tā kā normāli uzturu, tas ir labi, bet ja viņš tagad iet kaut kādā grāvī, es tagad salasījos, ka tagad vajag dzert, un tagad dzers briesmīgi daudz tur sulas, greifruktu, granātu, vēl kaut kāds, tur var būt ar to konkrēto medikamentu arī mijiedarbība. Ja? Uz abām pusēm var būt, ka palielina efektivitāti vai toksiskos efektus vai samazina, kas arī nav labi. Ja? Tā kā to noteikti uz savu roku nevajag darīt nekādā ziņā, jo var būt tādi arī neprognozējami efekti.